Sveicināti Lucky Punch TV. Piespiediet laiku, atstājiet komentāru un izbaudiet šo epizodu. Ozols mums nemācēja paskaidrot, uz kurieni braukt, karoči, bet mēs tūlīt būsim tur. Es atkal nerubīju vispār, es esmu topogrāfisks, man ir problēmas. Ja man saka brauc pa to un to ielu, es nesaprotu. Man vajag e-veizu adresīti un tad es varu iet pāri, kā šitais lisais pārgāja pārēji. Būs neliels mēģīts pie Oža. Un, jūs varat nākt mums līdzi pačakot, kā tas notiek. Tur arī ir vienvirziens. Kā pa stabu? Chill. Pa stabu nevar braukt uz Valdemāru. Karoči, zvanu viņam augšā. Viņš nesaprot, kā tur nonāk. Tā man arī likās no stabu uz Valdemārs, bet stabu jau iet tikai uz to pusi. Tas ir vienvirziens. Valdemāri turā, pa stabu nevar braukt. Tā mums iet. Es esmu topogrāfs pilnīgākais. Diemžēl es atzīstu, tā ir. Es Vecrīgā vēl projām nevaru atrast neko. Es tur esmu bijis miljonus reižu. Davai, es tūlīt atzunīšu, davai. Man taču bija sarunāts. Kas tas ir? Straumes festam uz ēteru, es pateicu, ka būšu Radio 5. Tā, visdrīzāk mēs ejam pie Oža. Dī, tu paliksi mēģināt, mums būs jālido uz to 5. Es neko nevaru izdarīt, es pateicu, ka būšu. Slenderman. Snorlaka uztetovējas ar kājām, nesteigā vairāk, Pa lādījumu novāca puika un viss vairs nesteigājam ar kājas. Ja 7 minūtēs Deņa noskaņojās, varbūt paspējam. Ja nē, mēs lidosim ātrāk. Jābūt Radio 5. 5:10. Tagad ir 4:49. 21 minūte. 3 minūtes ar kājām tip līdz mašīnai. Bišķi jāiedod čībā, 10 minūtes brauciens. Noparkojies. Jo. Skatīsimies. Nav ko skriet. Es tevi savākšu pēc tam visu. Tur ēters 10 minūtes. Davai, vecēji. Atstājām Deņu un maucam uz Radio 5. Vienmēr puņķi lien ārā. Un bieži vien nejūt. Un tad tu runājies ar cilvēkiem, piemēram. Ja domājies, runājies ar Jānu Daļevsku un tev tur vienkārši kristāliņš pie horizonta. Dirsāp. Šajā čekā ir paslēgts dimants, kas meklēs, tas atradīs. Kāpēc melnbalts? Uz bīta čoks, kurā raps nemainās ne pa gramu. Specifiski izvēle. Tev ir jābūt izvēle. Šis būs melnbalts. Agresīvi izskatās, agresīvāk šitie visi. Jā, kas piestāv ļoti Saifera stilam, man liekas. Vispār Saifers kā tāds ir parasti tāds reprezentīgs, bieži vien agresīvs un līdz ar to tas melnbaltais ļoti iet klāt pašam trekam. Un kā jūs rakstījāt dziesmu? Jūs bijāt visi kopā vienā stūdžā? Nē? Mums pa lielam tas, ko mēs atrunājām, ko vajadzētu integrēt, tas ir straume, bet nevis tieši, ka straumes festivāls, bet vārds straume vai ar ko katram asociējās straume. Tas bija viens tāds nolikums, viena lieta, pie kuras mēs pieturamies, un tad jau katrs kaut kā pa savam mauca, kaut kādu savu reprezentu, kā viņš jūtās. Es, piemēram, maucu kaut ko vairāk ielikt to emociju, kaut kādas lietas, kas man pēdējā laikā dzīvē notiek. Pieminēja ar zemtekstiem kaut kādus cilvēkus, ar kuriem ir bijuši kaut kādas situācijas. Un tā kaut kā katram salikās tas pa savam un kruti. Griežam globusu uz pirksta kā zilbaloža kaķis. Tā man noslēdzās mans pants. Kas asociējas gan ar filmu, gan globusu, un man beidzās ar to, ka mums ir ambīcija reps un tā. Un labi salikās arī ar to, kad straume ir straume, festivāls, zilbaloža filma, kaķis straume, viss tā. Man vispār ilgi rakstās teksti, man vajag piesaisties, es vienu pāntu nevaru sarakstīt tur 2 stundās, bet šoreiz man nebija variantu. Pēdējā laikā ļoti daudz, kas notiek, es sāku strādāt jau pie nākamajiem saviem projektiem un pilns ar končiem pēc palādījuma sāka bukoties. Un tad vēl mums biznesa notiek ar Lucky Punch saistībā. Līdz ar to šo pāntu es rakstīju tajā dienā, kad vajadzēja ierakstīt dziesmu, un ļoti reti un veiksmīgi sanāca man viņu sarakstīt 2 stundās, kas man parasti tā nenotiek. Tā ir veiksmes spēle, kā pavērsies čakars. Tas, kā mēs to festivālu rīkojam, tas ir quality over quantity. Mēs tā kā neejam uz milzīgi daudzumu cilvēkiem, bet vienkārši kvalitīvi uztaisam Latvijas lielāko hip-hop festivālu. Līdz ar to, tāpēc arī biļešu skaits ir limitēts. Šodien tiekamies, atklājam vasaru. Šodien ir mans vasaras pirmais koncerts. Holy Festā būs viesi. 9 vakarā performējam. Pēc tam piebrauksim vēl Ozis. Uzstājās tepat Rīgā arī. Tā kā hip-hops ir dzīves šodien 13. jūnijā Rīgā. Tā kā tiekamies. Bang, strome. Davai veiksim. Es atstāju vēstniecības kaut kādā stāvvietā mašīnu, tā kā maucu. Uzvani. 25 minūtēm. Uzvani.
Jo man zvanīja nepazīstams numurs. Tev ir jauns numurs? Nu jā, tas esi tu, kā es zināju, ka Lapsa ēs esi tu. Kāpēc tu Lapsa ēs, bļaļ? Tu tev zināji, Es nezināju, man bija bača. Es no viņa zvanīju, Ko diršu, rekur skaties? Es tev šodien jau no viņa zvanīju. Rekur man ir bača, Nu jā. un tāda ir Lapsa ēs. Nu, bet tad tu viņu esi tā saglabājis. No kā es varēju zināt? Nu, blēj, taču tu dirzi. Nu, ko ir dirzi? Man zvan nepazīstams numurs, saglabāja Lapsa ēs. Tu taču manim runāji jau par viņu tā. Tā jautrīši, bļaļ. Labi, nomienies Lapsa ēs. Zini, Lapsa ēs, kā iet? Ko atrausties? Kā iet? Jāapcīnās, ka Rubaks ar švāģeri drīz būs. Ar švāģeri es rūpīsies ar tevi, nē. Pagaidzi atumplieties var. Dirži, jau baču. Nemociet mani, bļaļ. Cilvēki lieto antidepresantus, es lietoju ekstradepresantus. You know what I'm saying? Mēs pārdozējam depresiju. All day, every day, depresnieks. Depresnieks, un tu skaties vienā punktā. Viņi ņirgās pa depresiju, bļaļ, suņi. Tas ir. Bača arī starp citu. Vat kā noķersiet depresiju, tad jūs redzēsiet, bet kā jūs Bača arī depresijas pārdozētājs. Vienā punktā visu dzīvi. Pats ir atgriezies atpakaļ laikā, rock'n'rolls ir dzīves. Normāli savu ķebi ataudzējis, ne? Leģenda. You know what I'm saying? Dzīvā leģenda pagaidā. Dzīvā leģenda. Parasti tu kļūsi par tādu leģendu tikai tad, kad tu aizēji pa pieskari, bet Bača ir dzīvā leģenda. Pa pieskari, bļaļ. Bača, kurš ir čotkākais pacens, ko tu zini? Es pat nezinu, es droši vien. Jā, tas ir taisnība. Visgodīgākais un visgodīgākais, vismurgainākais, bet, bļaļ, vislabākais, bļaļ, vislabsirdīgākais un, bļaļ, tā tālāk. Nē, ir Bača. Bļaļ, bet šitā otrādi es nevaru nevienu reizi, es agrāk varēju pats mīt. Es varēju pats mīt, un es nevaru nevienu, vairs pat drusciņu es nevaru. Priekiņ, kā esi vājāks palīdz. Pupiņas. Vienkārši pupiņas. Veģetārietis, tikpat kā. Bļaļ, prātīgi. Neko skatāmies Bača DMs. Viņam tur kaut kāda amerikānieca cienās klāt, un viņš mēģina atbildēt. Man Amerikas silmoška būs. Jā, tā kā stay tuned. Bet viņa raksta, are you not trust me? Your friends lie against me and you believe. Tas, ko Bača raksta, mēs neteiksim, bet ir drāma neliela. I don't know, my friends are smarter than me. Friends say that I'm lochs. Tā mīlestības dzīve ir, ko darīt. Dēks ir sāds. Tā jau būtu forši Amerikā CEO, bļa, prikoinam. Es tikai viņai būtu paprasījis, viņai nav nekas pret, ka es nepisās. Un ka man vēl kāda CEO Latvijā moška būs, vai nav iebildumi, bļa. Es nepisās, es dronēju. Es ķipaši tos vieglprātīgos intīmos sakaros, es viss, bļa, es vairs nestāšos. Seks tikai pēc kāzām. Kur tu šo publicēs? Karočai liek savai topošai Amerikas sievai profili iekšā tajā TikTokā, lai jūs ievērtē, vai tas ir fakes vai īsti sieviete. Redzēsim. Kāpēc tā melnbalts telefons? Tāpēc, kad es, lai acis taupu un smadzenes taupu, tik daudz dopamīns neizstrādājoties. Ja ir melnbalts, jā? Jā, un acīm arī taupīgāk esot. Toči negribās krāsas savā dzīvē. Nu, bet dzīvē jau viņas ir, viņas vajag TikTokā, bet tad viņas ir dzīvē izpilgtāks, ja tu TikTokā viņas tik daudz neiekrāso savu to virtuālo dzīvi. Tā ir. Sudrabs, kur ir? Esam ofisā, redzēs, par laimi tas te patās ir ilgi nav jābrauc. Pēc 50 minūtēm mums ir jāuzstājas. Bet man tur ar vienu bītu vēl jātiek galā. Plus sākās manrāžiņi, kā vienmēr pēc katra koncerta kaut kāds stresiņš sākās, bet viss būs kārtībā. In the end of the day. Viss būs čotka. Pif un pau, bitch. Dija atļauj man savā saļā nomočīt pif un pau. Tā kā paldies, Dija, par ekstra promo. Obligāti. Uziesim uz skatuves, pif un pau, nahu noiesim nos. Puļi tu skaties uz mani šitā. Ar tādām divām nevainīgām actiņām. Vienu taisno. Atkal atsavu kino kameru. Nav komentāru. Let's fucking go, man! Same shit, different day, man.
That's my DJ 24K. Sagatavojās ar cīdziņu. Crazy, man pasties uz šito. Tiek daudz, tu esi noslaucījis man nav. Es nekad nepienu. Esmu divi klients, Google laboratorijā, tad īsumā sagāja, ka manā storijā. Un ja tu gribi tev tāds būs, akrasta vīriem labi zini, ka nesāks. Tu laikam ahuļā, ja gribi, lai neskan mums. Vēl viena, nekas neizmainīs to, un tad Pif un Pau. Brā, vai dzīve varbūt skastāk skaties kuģīts, tenis skatuvēs, daudz tūkstoši cilvēku. Dzīve tik skaista, God damn it, man. Mēs esam gatavi uzlidot augšā. Let's fucking go. Koncertā ir labs skats, tā kā izlidojam saku tā. Mēs lidojam tik augstu, meditējam visu dzīvi, un cik es vien kopā izdarīt. Būšu tūks katram jebanikā, jo tā patīk pār. Mēs lidojam tik augstu. That was easy actually. Es nesaprotu, kāpēc vienmēr tās mīziens ir, ja tas ir tik viegli, you know? Neviens man neticēja, kā es stāstīju savā dzīviņā. Tagad neatbildu lai, kad jūs rakstāt savās īziņās, uz vietas nekad nestāv lai. Tāpēc mums tos kāpēc līnijās stāv. Uztaisam nenormāli kaut rokas manam brālim Denisam Stepanovam!
nesadirsu pa lielam to, ko es pateicu skatuves. Koncerti solo nebija bijuši 2 gadi. Es sagatavoju Patronas, izmetu albumu. Tas pūlis, jūs bijāt nereāli, tiešām. Tas ir tikai sākums. Mēs ar Sudrabu FAM, ar manu brāli D jau strādājam pie nākamā materiāla. Neko neplagošu, nestāstīšu, gaidat, bet par šodienu amazing. Viens no labākajiem koncertiem. Paldies jums! Wow! Skaties pusdienī, kad atmiņas tev atceltē paud, te kā putenī, kur mazam bērnam atceras tevi. Sudrabs Sirds Ozols. Mums drīz nāk ārā albums, kas saucās Dubults Lāsts. Ķepas augšā Rīga, ķepas augšā. Ķepas augšā Rīga, ķepas augšā. Es saku sūdz panāču. Es saku sūdz panāču. Mēs atbraucām tikko no Holy festivāla, no Ozola seta un uz skāpi patusēt mazliet. Kas tev par problēmām? Vecais, tu vienmēr manu degunu tūplānā liec. Zini, ka man liels deguns tev būs vēl lielāks tulījās. Šitas office ir paradīze, vecīt. Jā, šatauts Cēsolam par to, ka sagādāja mums visu nepieciešamo, lai mēs justos labi pēc smagi padarītā darba, lai mēs varētu atsaudzēt slāpes. Šitas te, mega. Tu arī gribi? Tas mans mīļākais alus pasaulē. Tāpēc jau viņi atved, es arī dzirdēju, ka šitas sūds esot baigi legendary shits. Mēs šodien ofisā ar Denis arī par to runājām. Esam dzirdējuši baigās sasauksmes, tāpēc mēs pamēģināsim viņu šodien. Let's go! Ej, tu jūs esat nereāli. Esam ofisā, veiksmīgi izdevās izprukt. Čil. Sudrabam bija jāuzstājās viena dziesma loža pasākumā. Emocijas ir kā tāda eiforijas kāpums uzreiz, ka tagad ir dīvānā pačilot sajūta. Ir pagājusi gandrīz 2 stundas pēc, ko es muldu? Nepilna stunda tikai pēc koncerta. Mēs esam ofisā jau baigi operatīvi, viss notika. Jau pie loža uzstājāmies, viss nereāli. Ko es varu pateikt jums? Paldies! Koncertu kalendārs man ir. Vasarā esam iestartējuši. Mēs aizvadījām tikko Holy festu. Sekojot līdz, Reku Kristaps otrā pusē palīdzēs uztaisīt atskatu. Tad mēs esam ar Sudrabu 3-3-3 trasē. 4. jūlijā, 5. jūlijas jau ir Straumes festivāls. Izdevām saiferi tikko. Skatāties Straume 25 saiferis. Un tad jau tiekamies, 18. jūlijas mēs ar Sudrabu kopā. Mums ir apvienotā programma, Kuldīgā ir D programma, kur es būšu kā viesis. Tad mums ir apvienotā programma 25. jūlijā Gulbens pilsētsvētkos. Sekojot līdzi, paldies. Summer Sounds, pozitīvus, visur būsim. Mēs apgreidojam programmu, lai uz vasaras beigām vēl vairāk norautu. Tā kā super, paldies. Buča. Mūsu produkts gandrīz ir soldauts atkal. Es BCA atdzēršu, ka būs. Sanāk, mēs esam vairāk kā nedaudz pāri 3 mēnešiem, mēs būsim izpārdevuši 5 fūras. Cik? 500,000 vienības. Da hujā. Paldies, vecitiņi un čikas. Strādājam neko. Tikko iefilmējām informatīvo priekš TikToka rīla. Esam paziņojuši jau, ka nodevuši informāciju, ka mums vajag, lai šo produktu jau gatavo augšā vēl. Tūres ved uz Latviju, jo šīs tūres tulī būs izbeigušās, kuras ieveda jau. Un viss drīzumā jauns BCA dzēriens kopā ar jaunu enerģijas dzērienu garšu palaižam jau maksimums tuvāko 2 mēnešu ietvaros, bet es domāju, ka būs ātrāk. Tā kā turpinam strādāt. Tie, kas vēl neatrada savu garšu, gaidat. Mēs turpināsim attīstīties, lai ir produkts visiem. Zin kā, gaumes lieta. Katrs meklē savu, katram kaut kas cits. Lielai daļai patīk oriģināls, kā jau redzat, soldauts 3 mēnešos. Ļoti lielai daļai paldies jums par to. Ko tu, Baču, var pateikt? Tev gribās kaut kādu citu garšu, vai tev šitas? Man gribās to BCA sagaidīt. Jā? Sāks trenēties, lai atjaunojās? Bišķiņ patrenēsies. Kaut kas jau jādara ir. Super. Labs, blē. Tu esi kuteklīgs? Diezgan. Jā?
Bļād! Faigā! Jebā, bļād. Jau nepisies, Denis, jebā. Planēka lidmašīnas